Ja šim kursantam var ticēt, tad man tiešām ir žēl viņu, jo mācoties pie instruktora, kas izplata nepatiesu informāciju, ir kā ir, tāpēc, ka tomēr tas ir tas cilvēks, kas tev sagatavo eksāmenam un iedod tev tās zināšanas, kuras tev ir jāzina. Tad atgādināšu visiem, ja gadījumā kāds šaubās, ātrumu mēs varam uzņemt tikai un vienīgi tad, kad mēs zīmi esam šķērsojuši. Tātad mums nav atļauts, ka mēs redzam tālumā ir zīme 70 km/h, un nevis mēs jau šeit uzņemam 65 km un šķērsojot zīmi līdz 70, bet mēs turam maksimums līdz plus 5 km, un tikai tad, kad mēs zīmi esam šķērsojuši, tā sauksim to par zonu, no kuras sākas šis te 70. Tātad tikai tajā brīdī, kad zīmi šķērsojam, mēs varam uzņemt ātrumu. Pirms tam to nedaram. Un par samazinājumu ātrumu, ja mēs redzam, ka tālumā ir zīme 30, tad gan pirms zīmes mums ir saulaicīgi jāsamazina lēzeni ātrums, lai šķērsojot zīmi mums nav vairāk kā plus 5 km.